1915. gadā Pirmā pasaules kara laikā Krievu armija atkāpās no Lietuvas cauri Kurzemei un pārcēlās pāri Daugavai, lai apmestos un aizstāvētos Daugavas labajā krastā. Kad karaspēks bija laimīgi pārcēlies pāri Daugavai, tika pavēlēts pārēju iznīcināt un tiltu nodedzināja. Tomēr naktī pārcelšanās vietai piesteidzās vēl 2 aizkavējušās rotas tilta galā un apstājās. Tā kā jau tuvojās vācu jātnieku nodaļas, tad rotas turpat Daugavas krastā pie Līves muižas steigšus ierakās un gatavojās aizstāvēties. Citas izvēles nebija, jo draudēja vai noslīgšana vai gūstniecība. Pienākušie vācu kājnieki, nezinādami, cik lieli ir Krievu spēki, sāka ierakties un izveidoja savas pozīcijas. Sākot ar 1916. gada marta beigām sākās vēsturiskā Ikšķilas priekštilta apcietinājuma aizstāvēšana, kurā piedalījās 2. Rīgas un 3. Kurzemes strēlnieku bataljons. 25. septembrī vācieši pielietoja indīgās gāzes. Pusstundas laikā novīta zāle un koku lapas. Gāzmaskās nebija viegli elpot, taču strēlnieki atcita šo uzbrukumu. Latvieši šo vietu nosauc par Nāves salu. Šis vārds ir patiesi raksturīgs šai vietai, kas izskatījās it kā no pārējās pasaules atšķirta sala. Priekšā un sānostai atradās vesela jūra vāciešu karaspēka, bet aiz muguras viļņoja Daugava. Nāves salā norūdījās jaunais latviešu karaspēks. Vēlnišķos apstākļos tas saņēma Nāves salā savas pirmās kaujas kristības un izgāja nežēlīgā kara grūto skolu. Šo Kurzemes strateģisko atslēgu latviešu strēlnieki paturēja savās rokās veselus 6 mēnešus. Un šai Nāves salas ugunī krita daudz latviešu strēlnieku, kuri atdeva dzimtenei dārgāko – savu dzīvību. Latvijas Republikas valdība pienācīgi novērtēja latviešu strēlnieku Nāves salas aizstāvju varonību. 20. gados ar Lāčplēša kara ordeni tika apbalvoti 16 karavīri no 2. Rīgas un 3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona. Apbalvoja abu bataljonu komandierus Jāni Franci un Jāni Kalniņu. Pulkvedis Jānis Kalniņš 1920. gada 13. jūlijā organizēja pirmo Nāves salas apmeklējumu, bet Jānis Francis veica nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai Nāves salā uzceltu pieminekli. Projektu izstrādāja arhitekts Eižens Laube. 1924. gada 4. februārī apstiprināja galīgo projektu. Piemineklis tika uzcelts 2 mēnešu laikā. Darbus pāraudzīja inženieris kapteinis Eduards Tomsons un darbus vadīja ikšķilietis Juris Dalbiņš. – 1924. gada 27. jūlijs. Skaista saulaina svētdiena. Uz Nāves salu no visām pusēm dodas svētceļotāju rindas, jo šajā dienā atklāja Nāves salas pieminekli. Vesels svētku dalībnieku vilciens izbrauc no Rīgas. No Ikšķilas stacijas visi dodas uz Daugavas pārceltuvi, kur publikas pārcelšanai bija ierīkotas 3 liellaivas. No pārceltos vietas pie Līves muižas svētku gājiens dodas uz pieminekļa atklāšanas vietu, agrāko pirmo kaujas līniju.
Atklāšanas ceremoniju ievada pulkveža Jāņa Franča uzruna. Līdz šim Latvijā ir celti tikai pieminekļi kritušajiem cīnītājiem, bet šodien mēs stāvam pie pirmā kaujas pieminekļa. Tas atgādinās mūsu jaunatnei Latviju karavīru veiktos slavenos darbus. Nāves salā ir notikušas sīvas cīņas. Gājuši bojā daudz labāko Latviju dēlu, tāpēc viņiem jāatstāja piemiņas zīme, no kuras turpmākās paudzes varēs mācīties. Piemineklis celts uz pirmās Latviju strēlnieku kaujas līnijas ir no dzelzbetona prāva 3 stāvnām augstumā. Pulkvedis Francis lūdz valsts prezidentu Jānu Čaksti atklāt pieminekli. Valsts prezidents uzrunā saka: šī vieta, kur stāvam, ir svēta vieta. Latvieši cīnījās cīņā ar spēcīgu ienaidnieku, pret ienaidnieku, kura sapņi bija cīņa pret visu Eiropu. Šī bija pirmā cīņa, kur latvieši cīnījās pret svešu spēku. Toreiz vēl nebija Latvijas, bet Latvija bija visas tautas sirdīs. Šai cīņā vīri gāja apzinādamies, ka viņi nekaro par Krieviju, bet par Latviju. Nāves sala, tā sauc šo vietu. Nāve rāva drošus dēlus no mūsu vidus. Par dzimteni viņi nolika savas galvas. Lai šis akmens ir nevis kā lielības piemiņa, bet zīme, ka Latviju tauta piemin savus varoņus. Lai šī piemiņa ir par varonīgo spēku pret mūsu valsts ienaidniekiem. Atklājot šo pieminekli, nododu to dziļā godbijībā tautas glabāšanā. Iesvētot Nāves salas pieminekli, bīskaps Irbe saka: nāve var būt dažāda. Viņa var būt neapzinīga, kad cilvēks krītai par upuri neapzinādamies. Nāve var būt piespiesta, kuru nevar novērst, bet ir mērķis, kuru cilvēks apzinādamies iet pretī nāvei. Kas spējīgs uzupurēties, tie ir varoņi. Nāves sala, lai atgādina katram Latviju dēlam un katrai Latviju meitai augstāko cilvēces spēju uzupurēties citam, augstākam mērķim. Jo vairāk būs tādu dēlu un meitu, jo Latvija būs stiprāka. Uz to, lai Dievs svētī šo pieminekli. Piemineklis atstāja grandiozu iespaidu, jo atrodas uz visaugstākās vietas pašā Daugavas krastā un ir no visām pusēm saredzams. Piemineklis ir 14 metrus augsts, uz 3 akmens pakāpēm paceļas pieminekļa apakšējā daļa. Virs augšējās sašaurinātās daļas paceļas smaila galotne, pie kuras mirst Latvijas simbolizējošās 3 zvaigznes. Pieminekļa priekšējā pusē ieejas durvis un virs tām Latvijas armijas emblēma, uzlecoša saule ar 3 zvaigznēm. Pieminekļa labajā un kreisajā pusē iemūrētas 2 plāksnes ar uzrakstiem. Pieminekļa apkārtnes apzaļumošana sākās 1933. gada 14. maijā Meža dienas ietvaros. Līdz Latvijas Republikas okupācijai apzaļumošanas darbi sistemātiski turpinājās. To veicināja 2 Latvijas valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa Nāves salas apmeklējumi 1935. gadā un 1938. gadā. Kārlis Ulmanis apzaļumošanas darbiem 1936. gadā ziedoja 1500 latus. Aktīvi darbojās arī kara ministra ģenerāļa Jāņa Baloža izveidotā Nāves salas izdaļošanas komisija. Pēc arhitekta Roberta Leksdiņa projekta tika uzcelts muzejs, saimniecības ēka un klētiņa. Muzejā atradās ar Nāves salas cīņām saistīti priekšmeti.
1937. gadā tā laika kara ministrs ģenerālis Jānis Balodis iecēla Jāni Reingoldu par Nāves salas muzeja pārzini. Viņš dzīvoja muzeja ēkā, pārziņa dzīvoklī. Jānis Reingolds Latvijas armijā iestājās brīvprātīgi, piedalījās Nāves salas aizstāvēšanā un daudzās kaujās Rīgā, Ložumteja kalnā, Tīreļpurvā. 3 reizes ievainots un viena no reizēm gandrīz liktenīga. Pēc Otrā pasaules kara Jānis Reingolds dzīvoja Daugmalas pagasta Mežmaļos, strādāja par militārās apmācības skolotāju Daugmalas skolā. Muzeja ēka 1965. gada 21. jūnijā nodega, jo niedru jumtā iespēra zibens. 1966. gadā sāka būvēt Rīgas hidroelektrostaciju, tāpēc bija jānojauc visas būves Nāves salā un Viensētas tuvākajā apkārtnē. 1975. gadā Nāves sala tiešām kļuva par salu, jo ūdens bija pacēlies līdz pat pieminekļa kāpnēm. Un tā nu varenais piemineklis atkal palika vientuši uz salas. Mūžam neaizmirstamai Nāves salas cīnītāju, 2. Rīgas un 3. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka varoņu piemiņai. Tēvu zemes mīlestību pirmā vietā stādījā, Latviju dēlu varonību visām tautām rādījā.